Iznāksim tā, lai paiešu uz to pusīti. Tas nav mašīnēs. Visiem ir vienāds vai nu trakteri paliks, ja? Es nomainīju, tieši iemeslu dēļ. Jā, tā tāda... Nu, reiku. Šitai drusciņi tā kā... Es tur tā nevar redzēt, ja? Šitai tagad bišķiņ pa tievu, bet arī no parasta zara. Ideālais izmērs ir tā kā marķieris, ja? Tad mēs vienkārši sagriežam šajādas sprunguļus. Šito, kas ir apakšā, paņemam nost, jo no viņa tāpat nekā nebūs. Un tad, ja tā ir papeli, tad spraužam te līdz augšējiem pumpuram iekšā. Ja tas ir kārpus, tad parasti atstājam 2 pumpurus augšā. Kā var saprast, vai būs vai nebūs laba apsakņošanās? Šitais diezko labi neapsakņosies, bet šitais apsakņosies labi. Tās vietiņas, kur veidojas tās piesaknes, ir sānsaknes, tad, kad viņas pārbrauc pāri pirkstu, tad var just, ka tur ir grumbulītis. Un tur, kur ir tas grumbulītis, piemēram, reka te ir grumbulītis, man tur ir grumbulītis, no viņa veidojas tā nākotnes saknīte. Ja tie grumbulīši jau ir baltās pumpiņās, kad jūs viņu nopērkat, vai jau balti sariņi iznākuši ārā, tas nozīmē, ka tā sakne jau, ka tas jau ir iztērēts, jo viņi iespraužot zemē tādā stadijā, parasti tā nav tā sakne, kur turpina augt, nāk jaunā un tā jaunā veidojās. Kārkliem un papelēm viņiem ir dažādas apsakņošanās stratēģijas, šitam ir izdevīga. Tad, kad stāda OP42, tad 4x2, ja? Tad viņām saknes veidojās viss cauri. Ir papeļu kloni, kas veido, un kārku kloni, kas saknes veido spraudenim tikai apakšā. Ir tādi, kas vairāk veido augšā. Un tas ietekmē to, cik viņš būs noturīgs, ja mums būs pēkšņi ļoti slapš laiks, kad ir viss slapš un augšā tikai kaut kas var augt. Vai arī, ja būs ļoti savs, ka augšā ir izkaltus un apakšā nav. Ideālā ir tie, kas veido visā garumā. Vēl apsakņošanās, piemēram, kārku dzinumiem, ir arī tā, ka tie, kas ir no pamatnītes ņemti spraudeņi, šitādus ir grieži, tad viņi vairāk sakņojā, vispirms viņiem veidojas sakne. Ja mēs sagriežam to spraudeni vairāk no galotnes, viņš vispirms izdzen pumpurs. Un tas, kas ir pa vidu, tas dara abus. Un tad, kad stāda ar tām stādāmajām mašīnām, tad stādāmajā mašīnai ir tā, ka viņi ievelk iekšā to spraudeni. Vispirms iestāda to apakšgalu, vidusgalu, sākumgalu, apakšgalu, vidusgalu, sākumgalu. Ja vispirms izdzen lapas un ir pietiekošs slapjums, ir ļoti labi, jo viņš ātrāk izdzenās ārā no nezālēm. Bet ja ir sausais, tad viņš vienkārši izdzenās un nožūst un nokās. Dagnī, man jāteic, un tagad tas spraudens tur augšā izdzen kaut ko. Jā. Uz 2, piemēram. Ko tu tālāk vienu atstāji? Es no sākuma atstāju 2 un pēc tam, piemēram, papelē vienu ņemu nost, kārklam atstāju. Abus. Rudenī vai? Vītolam tu atstātu? Vītolam es atstātu vienu, kārklam, kam ir jābūt kā krūnam, es atstātu apmēram 3. Tāpēc ir arī vēl tāda, piemēram, kārkliem ir tāda metode, ja mēs gribam atvases, ka ir vairāks, tad viņus ieaudzē, pagaida, kamēr ir tas viens, tad to pirmā gada to nogriež nost un gaida, lai ir nākamais, un nākamie veidojas jau uz spēcīgām saknēm, un tad parasti viņi arī ir vairāk. Un tas ir tas, ko mēs te tagad redzam mums aiz muguras, ja? Tagad bridīsim iekšā. Es nevaru neņemt. Dagnī, man ir viena komentāra. Vizaru zemi sastādīja apmēram 50 kārkliem iespraudu visu to pavasarī. Ja? Rudenī man bija 10 centimetri jau atvases, es ļoti nopriecājos, bija iznīkuši pāri. Jā. Nākamajā pavasarī man nebija nevienas stundiņas. Un tas ir tas, kas man tur bija. Un tad es viņus visus nopļauju, un tad izrādās viņi tur tās saknes bija saņēmušies, un tad viņi pēc tam dzenās ārā. Bet drošāk ir pārspraust pa jaunu, ja nav. Ne, bet vienkārši tā interesanti, ka nav no tiem stumbiņiem tie, kas jau bija ieauguši, tā, ka nav neviena. Viņi nosala? Es tāpēc nezinu. Vēl ir, piemēram, tajos stādījumos, kas mums ir vecajos kūdru satradnes vietās, tur mums ir tā, ka mums paliek priedis un stirnas apēd visus kārpus. Tur vajag paskatīties, vai gadījumā jums nenāk vietā ciemos cirnas, jo ja viņi ir 12,000 hektāri, tad viņas neapēd visus, bet ja ir 10 un 20, tad viņi apēd. Nu, jūs redzat, ka... atrast vai... Nē, nevar atrast, vienkārši nav uzartās zemes. Tad kāds ir apēdis?
Kāds ir atnācis un Nevar apēdis, atstāt tas kaut vai nāk. 10, varēja 40 apēst. Nu jā, un tu viņi aug. Nenormāli Tās papildus aug liels liels tās visādos virzienos, gan resnumā, gan arī augstumā. Jums ir kaut kāds mutants lapas. Mēs griežam līdz ar to. Šitās ir modifikācijas. Man ir liela. Jā, man jāatrod. Paga, man šī nav lielākā. Šādas lapas. Cik ražīgi. Šitai jūs varat atnākt un pagriezt. Kilovā. Var spraust arī rudenī, bet labāk ir pavasarī. Nu tā. Iedvesmojies, aizies pārbaudīt, varbūt viņi arī kaut ko. Jā. Nu lūk, un tagad otrā pusē mums ir 12-15 gadus vecs kārkli, kuri kā iestādītāji ir atstāti. Jo dzīvē mēdz būt tādas situācijas, ka iestāda un tad vairs nesanāk laiku ar viņiem darboties. Un šeit mēs atstājām vienu tādu gabaliņu, lai redzētu, kā tad izskatās nedarboties. Un tajā gabaliņā mums notiek arī mērījumi. Tā kā iebrienam iekšā, jo no malas izskatās baidzē gumijas, bet tā, ka ieliek iekšā, tad ir visam cits pasaka. Tad nāciet man dziļi iekšā, pa daudzākām ejām mums ienāk. Šīs zemē apakš kaut kādu. Par to mēs runāsim vēlāk, izstāstīs. Es uz tām aiziesim no citur arī. Nu tā, 15 gadi, un viņš vienkārši brūk kopā. Dažiem kokiem ir ļoti īsts mūžs. Un kārkli ir viena no tiem. Tam kārklam, ko audzē uz enerģētiku, ja viņi audzē sabiezināti, viņam ir ļoti īsts mūžs. 15 gadu vecumā viņš vienkārši brūk kopā. Tā nekā nav. 7-8 gadu vecumā šitāds kāds bija atstāts. Viņš bija apmēram tikpat resns. Principā viņš kādā 7-8 gadā praktiski apstājās augšanā. Nav. Ja mēs ņemam vairākas aprits, tad tas iznāk daudz smukāk un labāk. Nu, paskaties uz augšu, arī redzi, ka tur galotnēs tur tie pieaugumi arī ļoti mazi. Viņi ir par biezu un te nekā nav. Nekas labs nav sanāks. Te tajā gabaliņā ir darīts tā, ka ir no paša gala, kas ir pašā sākumā, reku tie ir resnākie. Tie nav griezti nevienu reizi. Tie, kas ir pa vidu, tie ir atsēdināti vienreiz uz cēlma, nu nogriezt un ļauts ataugt. Un te, kur jūs stāvat, tur ir 2 reizes nogriezt un ļauts ataugt. Un tad arī jūs redzat, cik dažādas ir tās atvases. Tad tam ir vairākas atvases, un tur viņš aug tā kā viens koks, ka viņš uz spraudeni ir iesprausts. Kā viens tā otrs jau ir pa vecu un ir sācies vienkārši sabrukšanas process. Ko mēs no šitā varam panākt? Ko mēs gribējām panākt? Jā. Vienkārši parādīt, kas notiek jaudzē ilgi, lai būtu demo vieta. Nu tā kā izstāst, Kā izskatās? Kā izskatās, ja nesanāk tā, kā bija domāts no sākuma? Tad kas būtu pareizi, pēc 8 gadiem ņemt ārā? Pareizi būtu reiz 5 gados nogriezt vismaz. Pavisam, jā? Pavisam, tad viņi ataugt. Un kā izskatās, ka tā dara, to mēs redzēsim, tur būs ļoti skaists, smuks stumbri un tur viss notiekās. Un cik ilgi tā var darīt, tā griezt? Tā var darīt 7 reizes. 7 reizes, 7 augumi, jo citādi tas sāms kāp uz augšu, bet to mēs arī vēl runāsim. Labi, ejam tagad uz priekšu. Šitie te, kur mēs tagad ejam, tā ir selekcija. Šitā ir selekcija. Redziet, viņi ir stalti, viņi neveido kupus cerus. Ja mežā vajag vecināt kaut kādas struktūras, tad man liekas, ka mežā vienkārši jāiestāda kaut kādas grupas, un pēc 5 gadiem mums būs vecie koki, trupējusī koksne ar kāpuriem un visu pārējo. Jo, redzat, te ir tie vecie trupējušie stumbri, viņi ir caurumaini, un dzeņi te jau dara to savu darbu. Viņi nāk, viņi kaļ, un pavasarī, kad te ir tas, tikko kā tie pirmie kukaiņi, tad mums arī ir līguņi jāguris. Ātri un iedarbīgi. Nu, jūs tikko kā izgājāt cauri visiem tiem, kur ir mēsloti. Šitie bija mēsloti, kurus jūs izstaigājāt. Tur bija mēsloti ar notekūtiem dūņām, un pašā galā bija mēsloti ar pelniem. Tagad mēs atnācām pie tādiem, kuri nav mēsloti.
kā viņi ir iestādīti, tā viņi te ir auguši. Un ir diezgan liela atšķirība, vai ne? Jā. Jebkuram atraudzīgajam kokam ir jēga mēslot. Viņi augs vēl labāk. Lēnaudzīgiem ir maza jēga mēslot, viņi neaugs tik labāk. Lēnaudzīgos ir jēga mēslot tad, ja viņi sāk vispār neaugt. Nu, ja pazūd vitalitāte, bet citādi to produktivitāti mēs augšā nevaram uzdzīt, jo viņš vienkārši ir ieprogrammēts, ka viņš tā aug. Labi, iziesim tagad cauri ar tiem nemēslotajiem. Labi, daram šitā. Ejam te, uz turien. Baigi negribās lausties par šitiem. Jā, tāpēc es tā pārdomāju. Nu, re, un šitiem te, kur mēs nākam, te jau ir mūsu vietējie. Tur ir smukāk aug, bet viņiem nav to skaitos laido ceru. Tie nemēslotie arī biežāk stādīti nekā tie. Viņi vienkārši tagad, viņiem nebija tik liela, viņiem nebija tik liela konkurence, līdz ar to viņiem vairāk dzimumu palika. Tas ejas šaurāk. Vai mums rodas tāda sajūta? Tāpēc, ka te ir tie dzinumi visām pusītēm, viņi aizņem telpu. Tur ir palicis mazāk dzinumu, viņi ir stāvāk, mums subjektīvi rodas tā sajūta. Attāli ir vienādi. Labi, tātad, kas ir tas, jo mēs audzējam atvasājus? Ja mēs audzējam papeļus kā atvasājus, tad mums tādi. Papeļus ir sasādītas 6 hektārus. Pēc tam reiķinās vienu atstāt, vienu ņemt ārā. Te jau var redzēt, viens resnis, viens maziņais ataudzis no atlasības. Ja? Viens resnais, viens maziņais. Šeit te, starp koku rindām atvašs praktiski nav. Atvašs ir tikai tur, kur ir tāda sakne nošļāpēta. Šeit zem papelēm vegetācijas nav. Tāpēc, ka saslēdzās lapotnes, un tāpēc, ka papeļu lapas sadalās daudz lēnāk nekā apšu lapas. Zem apsēm ir vegetācija un zāle, zem papelēm nav. Skatoties kāds klons, tur tie pirmie kloni mums ir produktīvāki. Šitais saucās Ekobioklona miks, tas ir tas, ko mēs no Zviedriem atvedām. Tie nav tie Zviedru snaugā egeri, bet tas ir Ekobioklona miks. Viņi ir dažādi un dažādiem mērķiem, ja mums vajag taras klucim vai enerģētikai, nu tad mums vajag šito galu. Ja mēs gribam uztaisīt vēlauzēju joslu vai kaut ko tam līdzīgu, tad mums vajag šitādu. Šitos mums brieži un stīvs neaiztiek, tāpēc, ka viņi ir zeraini un viņiem turās acīs. Šitie daudz mums iztur, bet viņi ir arī lēnaudzīgāki. Bet ja man vajag ātri noēnojumu vai ātri tādu, kas ir saslēdzās un šķidras vēlauzējs, tad šitais ir ļoti labs. Un, ja mēs tā uzmanīgāk paskatīsimies, tad mēs ieraudzīsim, ka tajā žātnē šur un tur vēl par kādā likstē saglabājas. Jo viņi ir ļoti labi arī putniņiem, kur liktas taisīt. Tāpēc, ka ir putiem patīk, plūmu un augu putniem patīk šitie jau taisīt līdzi, jo viņi ir zemi un ir žātīgi. Es nedzirdēju? Kāds stūklis šitām ir stūkām vai ne? Šitiem te tajā galā ir stūklis. Papelēm un kārtēm ir tā, ka ir vai nu puika, vai nu meitēm. Un dažas te ir meitenes, bet ir arī pa kādam puika. Kāpēc ir tā? Meitenes sēkas. Šitām lielām lapām arī ir puikas? Šitām lielām lapām tas esot puika, viņam nesot. Importajām? Jā, tie ir puiši. Puišiem nav puika. Puišiem ir tikai puika. Man tādas melnas, tur ir tik zelta. Tad viņiem ir vieta, ko nozīmē, ka ir vieta. Te, kur mums ir kaciņas šākumā, pirmie divi visi ir resnāki. Tāpēc, ka viņiem ir vairāk gaismas. Un viņiem ir vieta, kur saknītēm izplasties ar šito pusi. Pārējie tur ir pa blīvi. Viņi jau būtu jāretina. Šitajā pusītē bija kāda akcija mums, ka tie, kas nodarbojas ar monitoringu, mēs ar viņiem sarunājām, ka ja viņi ceļa malā kaut kur redz lielus smukus slaidus kārtu zinumu, nogriež, pieraksta, kurā vietā ievākuši un ved šurpām. Un šitā mēs saucam par visu Latvijas kārtukliem. Te ir no visas Latvijas viss kaut kas salasīts.
Un nu, tad paejot šitā cauri, šitie nav mēsloti, tie nav mēsloti, šitais ir vietējais tāda pašas vecuma kā tas. Baltās lapiņas ir piesietas klāt pie tiem, kur ir puikas. Ar domu, kā ja mēs viņus griezīsim nost šitajā ziemā. Tād, kad viņiem jau veidojas atvase, tad tur varētu paņemt kaut kādu stārmateriālu un mēģināt kaut ko audzēt, jo tad mēs zinām, ka tie ir nepūkainie. Jo mēs gribam strādāt uz nepūkainiem, tāpēc, ka pūka tiešām ir problēma. Un nav selekcija, jūs redzat, kāda ir cera forma šitāda te, ja? Jā. Izgādas. Šitām arī ir 15 gadi. Te viss ir 15, jā. Un šķirnes šitām? Ekaboklonu miks. Kas? Ekaboklonu miks zviedru. Zviedru ekabo miks. Bet zviedri savu selekciju taisīja no OP42. Un pagaidām neviens par OP42 neko labāk nav uztaisījis. Bet vai joprojām cerīgi ir? Opiņš, tas ir sauc par opiņš. Nu jā, un te ir tā mūsu Latvija. Un te jau ir kaut kas no krūmiem. Platāki ir kurzemnieki, vidzemniekiem ir savāk ceri. Kā to saprast platāk? Tas ir Šitā. šādā veidā. Aha, un tā ir vēl. Un te mums ir tā pati hibrīdā apse, 3x3 un 2x2. Un tagad ar jums tālāk runās Kristaps un stāstīs lietas Kristaps tālāk. Apsi 3x3, 2x2 šķirne. Tas ir attālums 3x3 metri, 2x2 metri. Un no šitās puses mēs redzam, ka apsēm ir arī tā pati vaina, kas ķiršiem, saulītes apspīd stumbrus un veidojas plaisas. Tas mums pašiem bija jaunums un pārsteigums, ka tā notiek, bet tā mēdz būt. Plaisas ir saule vainīga, veidojas plaisas. Labi, tā, Kristap, kur tu esi? Reku, viss tagad tev. Reku, kur jāiet, ja? Raktiņš.